Ko? Labs burvīgs rīts. Esam pamodušies hotelī. Laiks burvīgs nonāc lejā uz brokastīm. Viss kārtībā. Visi smaida, izņemot sievieti, kas pasniedz visu. Tā nezinu, kāpēc dusmīga. Nu, ko tu gribi? Svētdienas rīts. Kāds tur brīnums, ka dusma mazliet. Viņai jārukā 8 no rīt tikai. Labi, все, nes man ēst un dzert. Manā laša vietā apnes man omleti. Omletē nav nekāda vaina. Aplausiens konkrēts. Nē, viss kārtībā. Tagad paēdīsim un braucam projām. Mums ir 7 stundas ceļā. 7 stundas tas nav maz. Un iespējams, ka pa vietējiem ceļiem tas varētu būt problēmas. Īpaši Moldāvu pusē. Un bez interneta. Tā kā tālūk, jāatrod ātri, kas mums ir, kur kāda viesnīciņa. Un jābrauc projām. Все, adios Meksiko. Samaksājām pa brokastiņām. Tagad tāds feelings, ka vīrīgi varētu iet vēlreiz nogulēties otrais. Ejam istabā. Savācam savus manteles. Un все. Tinam sierus. Все, bujakā. Nu ko, dienas gaismā pastamies vēl pēdējo reizi. Kas te notiekās riņķī? Skats ir burvīgs. Tālumā, tur pavisam tālumā kaut kur bišķi jūru var redzēt ar mazu strīstūrīt. Bet te viss ir tieši tā kā dzīvē Rumānijā. Kaut kāds ir uzbūvējis baigo viesnīcu, visi, kas te strādā, visi domā, ka ir nenormāli krutie, viņi nesaprot to, ka viņi strādā te. Viņam liekas, ka mēs pie viņiem braucam, saprot? Bet reālā dzīve ir tāda, ka visi dzīvoši tur īstenībā, nevis šeit, saprot? Un interesanti. Tā attieksme Rumānijā tomēr nenormāli, viņi tā domā, ka viņi ir ritīgi krutieri, un Tas rada slikti iespēju pa valsti, jo viesnīca ir perfekta. Portugāļu pavārs ir vienkārši superīgs, ja? Bet tas, kad sievietei nav smaida sejā, šeit oficiantai, tas besi ārā. Var jau būt, ka es pa daudz gribu no cilvēkiem. Var jau būt. Bet, mums ar smaidu visi kārtībā, tāpēc mēs taisamies, ka tiekam un maucam. Все, bujakā. Tā, nonācu pagrabā lejā, paņemt savu mocīti un tikko satiku vienu pelēko pelīti, kur nāca garām un es viņai attaisīju durvis un palaidu augšā. Viņa smaida, patiesi smaida, viņai lupat rokā un kaut kāds šķūris. Bet viņa tur redz, ka viņa smaida, viss ar viņu ir kārtībā. Tas nozīmē, ka ne jau problēma ir rumāņos, problēma ir tajos cilvēciņos, kuri sēž, kā viņiem liekas, ļoti augstā amatā. Jā, un kad viņiem liekas, ka viņiem viss pasauli griežās. Tā kā tālūk, viss savu žultis esmu izkliedzis, kāpjam uz moča un braucam tālāk. Bļāviens, man dikti nepatīk, ka tā riepa tuvojās savai beigas tādējai. Bet, cerams, ka vēl maz drusciņi es ar viņu izbraukšu. Vismaz tik ilgi, kamēr es atbraukšu apakaļ iebraukšu apakaļ kaut kur es dabūšu viņu ielikt. Nevajag pārāk daudz plānot. Adios!
Nu ko, tikko es runāju ar jums par patmīlīgām cūkām receptūrā un restorānā apkalpojošo personālu. Un te es apstājos ķēdi pievilkt. Vienkārši biju apstājies, aprunājās ar vienu rumānu uzpasīt, kur te riepas var dabūt, jo es izskatās, ka manējās riepas jau ir bļaviens vakar bikses izmazgājuši. Šodien atkal viss dzeltens no mušām. Gar rapšiem tik daudz mušas vājprāts, bits, visādi tādu brīnumu. Un tagad apstājos pievilkt ķēdi, ja? Aprunājos, ka ar riepām ir problēmas, tā kā jābrauc un lielā pilsētā jāmēģina riepu nopirkt pakaļējā viennozīmīgi. Un ķēdi es tikko nospriegoju pēdējo reizi. Tas nozīmē, ka ķēdi arī vajadzīgi jaunē. Tālāk viņu vairs nav iespējams atvilkt. Tālāk apstājos stāvu te vēl galīgos laukos, vispār nekā te nav. Braucu garām džeks, apstājās momentāli bagāžnieks vaļā. Instruments laukā, ko palīdzēt, es viņam saku angliski, ka neko viss kārtībā. Viņš saka, lūdzu, jebkuru instrumentu, ko tev vajag, davai, visu palīdzēsim. Un viņam eskortā vēl viena mašīna bija līdzi, ģimene, tur redz, tur sīkie iekšā, vecākā paudze. Un es vienkārši saku, nē, paldies, vecais, paspiež roku, viņam saka, brauc tālāk nekā, nu viss. Pēc tam, ka viņš kā parauc garām, cits mocis brauc, jau stājās, es saku, nē, brauciet garām. Un tu redz, kas ir? Un tā ir Rumānijas laukos, ja? Nav svarīgi, kur tu esi laukos vai kā. Cilvēki ir normāli cilvēki. Galvenais, ka policija pasien garām viss, kad ir. Normāli cilvēki, visi mēs esam vienādi. Visi mēs mīlam savus bērnus, un visi mēs gribam ēst. Un visi mēs esam vienādi, pa lielo. Tagad tālūk. Nevajag skaldīt, bet valdīt. Все, bujakā, valdam mēs arī tālāk braucam. Viss noteikās. Čau! Oi, Frans, kaut kāds. Tā, un šitas ir cīpars, skaties, kurš atbrauc. Viens 20 naudiņas samaksā, tev uzliek uz prāmi virsū un jābrauc tālāk arī, jo ceļam dirsē, ceļš ir beidzies. Sev vājprāts vienkārši. Un es laik brīdinies, kur tas prāmis būs. Jo kā, visi ir krastu sastājušies gar bortu un skatāmies, kā tas viss notiksies. Nu, ja galīgi dirsā, tad te vēl var izpeldēt. Jā, nedrīkst tik zābakus atstāt kājās. Četri latis šāds prasākums. Laikam, ka mēs no tejienes, tur no tās mājiņas, braucam uz turienu, tur tie kuģi. Man tā vien liekas. Jā, to, ka es braukšu ar kuģi, es nebiju iedomājies. Super. Tā vispār plūdi kaut kādi ir, jo reku skaties, koki visi noplūduši. O, reku vēl viens brauc. Nu, skatos, te tas prāmi biznesa nosprāks, kad attaisīs tiltu vaļā. Sagriezīs metālūžņos visu. Nu, ko, un reku ar pats vaininieks tilts. Tas, cik es saprotu, ir vecs, bet viņam taisa jaunas piebraukšanas ceļus. Nu, un tagad tas ir slēgts, nekas tur nenotiek. Un tāpēc ir uztaisīta prāmi satiksme. Visticamāk, uz pāris gadiem. Tā kā tālāk. Bet tas jaunais ceļš diezgan labi izskatās. Nu, un tagad, lai netērētu laiku pa tukšo, es sārakšos ar Lauri, kurš man stāsta, kas te ienoteiksies ar ķēdēm jaunajām. Tā kā tālāk. Labi, ka ir kāds, kuram var kaut ko uzprasīt. Pareizi, tu zinošs cilvēks. Jā. O, skaties, ka bliež. Kapteinis Reinis. Diezgan ātri. Jā.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Jūs man neticēsiet, mani neielaida. Mani neielaida Moldāvijā. Zini, kāpēc neielaida? Tāpēc, ka man nebija līdzi tiesības, bļaļ. Vai, prāt, kaut kāds. Šo, jāapstājās, jāskārto šteles un jau miram tālāk. Nu ko? Tikko menti mani paņēma priekšā. Paņēma priekšā, visu pārbaudīja. Un prasa, kur tev ir car license, driving license. Prezidents saka, ka es jau stulbi esmu. Vai te Rumānijā ar mopēdu, ka brauc arī tiesības prasa? Vienkārši kāds sponsor. Es kaut kādā Grieķijā sapratu, ka es esmu aizmirst tiesības līdzi. Man nav tiesības līdzi. Tāpēc arī man neielaida Moldāvijā. Vienkārši paldies Dievam, ka vispār ielaida apēj Rumānijā iekšā. Un tie prasa, kāpēc tu vecais esi bez tīdē? Kāpēc tu neielaida? Es saku, tāpēc, ka man pasi iet uz beigām. Baigie kretiņi tādi. Nu tādi viņi te pitras. Nu nekas vecais, viss būs kārtībā. Brauc apkārt Rumānijā, viss būs čotri. Un šitie kretiņi apsēdināja, kur tiesības? Es pa viņiem pasmējos tā. Un beigās viss notiekās. Parādīja bildi, jo man bija vienā bildē bija tiesības. Šie nobildēja, viss kārtībā. Paldies, laimīgi ceļi. Ka mazie džiposi. Paskas pa mājām. Jā, šitā te ir džipos ciena. Ka zirgi brauc lielās krūtās mājas. Es jums saku, tas ir mājas. Kā jums patīk? Brālis, tur veceni tikko baroja bērnu uz ielas. Vai, brālis. Tā, nu ko? Šodien sakarā ar visiem tiem nepareiziem notikumiem uz robežām es esmu nonācis kaut kādā mistiskā pilsētā, nepārāk lielā, nepārāk mazā,
kur izvēle uz dzīvokļiem nav pārāk liela. Tāpēc es nonācu dzīvoklī. Te ir viesistaba, gulta, tāda normāla izmēra. Nu, un vispārējais mazgāšanās procesam. Tālāk, ejam lejā uzēst, un kungs teica, ka viņš pieņem šo manīm arī mārciņas. Par tieši tādu pašu kuršu kā kuršu, kā dolāri, kā eiro. Viņam viss ir vienāds. Un sapcīši tāds pasākums maksā 50 naudiņas. Ideāla reize, kad tas maksā 50 naudiņas. Vēl kādas 50 naudiņas. Vai ir vietējā valūta. Nu, viss, noģerbsimies nost. Kaut ko varbūt nomazgāsies, nezinu. Un jāiet lejā ēst. Adios. Nu, ko, draudziņi, reku mazais, melnais. Visu nakti kārtīgi sargājas man moci. Skaties. Te viss notiekās. Viņš tik ļoti interesējās par moci. Vājprāts. Šodien mums ir pārsteidzas lietas. Tas konkrēti besijārā. Bet tas viss ir figņā, jo mēs brauksim šodien mainīt eļļas, ķēdes. Es ļoti ceru, ka tas viss tādi notiksies. Tā kā es esmu izdomājis. Ko tu gribi? Muļķītis. Jā. Un būdešam tālāk. Adios, Meksiko. Satiekamies jau visticamāk nākošā vietā, kur remontēsimies un taisīsimies. Adios. Londonas apartamenti. Nu ko, darbojamies ar močiem. Izrādās, ka riepa šodien nav, ķēde arī šodien nav. Ja gribu gaidīt rītā vai parīt, bet Džeks man saiļoja un paņēma galīgi izbrāķēja manējo ķēdes eļļu vurts. Tā kā ziniet, vurts nekur nedara. Jo ķēde no sāniem sāk rūsēt, kamēr es viņu katru dienu, 2 reizes dienā tīrīju. Tā kā dirsā mati. Tas viss, kas palicis pāri no moča, vājprāts. Viss netīrs, viss nodirsts. Nekas sasmērē ar iPhone, viss ar iPhone smēri. Un viss tagad čotkē. Cerēsim, ka tā arī būs turpmāk. Iedeva man līdz vienu kārtīgi ķēdes smēri un teica, lai nediršoties. Lai lietojot tikai šo tālūk. Viss, ejam kārtot finansiālo daļu un braucam mājās. Vājprāts. Kamera pilnīgi nosalus man ir. Es esmu tā nosalus, ka man vienkārši kamera nevar noturēt rokā. Pēc 2 stundu braucienu es esmu nonācis hotelī, jo es gribēju maksimāli tuvu piebraukt pilsētai, kurā man rītā atvedīs jaunu riepu un ķēdi. Vājprāts. Kā es esmu nosalis? Es jūs bez jokiem saku, šitā te es nosalis vēl neesmu, vēl nezinu, bijis nenormāli sen. Man pat mans mazais draudziņš, es jūtu, ka nosalis tā, ka vienkārši sarāvies. Viņš jau praktiski nav vairāk. Tālāk. Neizpildīšu sīkumās jums par to tēmu, bet kričis nenormāli nosalis un visu. Un es braucu un es apstājos vienā vietā, kur es domāju, ka it kā varētu jau stāties. Un tad es pasējos bļāviens, tikai vēl 12, davai pabrauks bišķi vēl tālāk. Domāju, labi, davai pabrauks bišķi tālāk. Uzliku bookingu un bookingā uz stundiņu un pabraucu vēl uz priekšu stundiņu. Un tā 1 stundiņa bija reāli pa daudz. Tā lūk, mani jauks hotels, laukā lietus. Hotels saucās Belvoir. Ļoti skaists nosaukums. Anglijā viss, Anglijā viss, kas saucās Belvoir, ir ļoti krūta. Es nezinu, man nav nemazākā poņa, ko nozīmē Belvoir. Varbūt bulvārs? Nezinu, varbūt nē. Un, kroči, ienāca iekšā, iznāk pretim ļoti solīts džentelmens, ļoti skaistā angļu valodā. Aprunājās ar manīm, un viņš saka, kas ir nosalsies? Es saku, jā. Viņš saka, davai nāc šurp. Es domāju, pasi vai ko tur. Tiem stūdi laukā, viņš uzreiz nolēja 2 glāzes. Plinkt! Viņš saka, davai sasildies. Ierāva vienu, viņš saka, ņems vēl vienu. Es saku, pagaid, varbūt, ka nē tagad. Viņš saka, es redzu, ka tev vajag vēl vienu. Klinkt pa 2 glāzēm. Un es jau palaišu godīgi, ka Džeksī jau ir nopelnījis normāls zvaigznis šai viesnīcai momentāli. Tā kā tālūk.
Manas drēbes, kad es nesu augšā savas lietas drēbes, tas nozīmē, ka ir bijis nenormāli augsts. Un viņas viss ir slapis. Viņas tiks izmazgātas, izžauts, jo savādāk viņas visas smiltīm tādas pratīgas un tādas negribas savā somā tīrijā likt iekšā. Ārprāts. Šodien no visa augstuma vienmēr ir jāmēģina visās sliktajās lietās atrast kaut kas labs. Labais šī liktajā lietā ir tas, ka šodien mums uz ķiveres nav mušas, jo viņas vienkārši nekur nav. Ir tikai lietus no fūrēm, pasties netīrumi. Ārprāts. Es nezinu, tur var redzēt vai nevar redzēt. Ārprāts. Pasties. Ir tāds vārds filthy. Šitādi te man šodien ķiveri izskatās. Vienkārši drausmīgi. Tā. Pietiks muldēt. Uzliekam ķiveri lādēties. Kas vēl jāliek? Ja nomazgājam, kas jāmazgājās. Pašam jānomazgājās. Jāpieņem normāls izskats. Par to laiku būs sasildījies. Un ejam lejā, uzēdam iespējams siltu zupiņu. Vai arī kaut ko jebko citu siltu. Un jo. Sākam vakaru. Aiziet. Paldies, ka tik ilgi klausies, jo šitādu muldēšanu es pats vienkārši būtu patiņas priekšu. Jo, davai. Vispār nav skaidrs, kas tur čeki tāds ir, jo viņš nāk, atnes man skaistu zupiņu. Otrais ēdienas tūlī būs, bet pa to laiku es jau izšāvis jau kāds 4 cērienus. Viņš nesam pavēlti kopā ar maniem iešā. Riņķīs sievietes mums burvīgi sēž, vienkārši fantastika. Fantastika. Es domāju, ka šitā hotelī varētu mierīgi turēties kā 2-3 dienu. Bujaka, veči, viss notiekās. Šo, zupiņa. Skāba krējums zupiņa ar vistiņu burkāniņiem. Vienkārši fantastika. Nu ko, zupiņi bija vienkārši fantastiski. Īpašnieks jau man ir ielies vismaz 5 welcome drinkus, kamēr tikai zupa ir atnesta. Tā kā es nezinu, kas tālāk notiksies, jo man ir aizdomas, kad šis pasākums varētu ievilkties. Un no šoreiz ne manas vairs dēļ. Nekad mūžā. Все bujaka. Čurju. Burvīgs, tumšais saules, portera tipa. Neko, sakarā ar to, ka šajā rajonā ļoti maz ārzemnieki iegriežās. Ēdienkartes šeit ir rumāņu valodā. Un es jūtu, ka man piedāvā visādus tādus ēdienus, un kad paprasīju tuvāk par katru ēdienu, tad tur kaut kas no kuņģera un kaut kas no nezināmiem visādiem orgāniem. Un es saprotu, ka nē. Un tur vienmēr, kad jūti, ka viss ir galīgā pakaļā, tad vienmēr karbonāra. Ja tu neizpāēdzi karbonāra, tas ir, tu zini, ka tur ir speķīts, olas, dzeltenums, baltums un sīpoliņš un makarons. Visu tur nevar neko sačakarēt. Nav iespējams sačakarēt margu karbonāru. Un maskapone vēl laikam bišķi. Un, nevis maskapone, bet vēl ir parmezāns pa virs. Perfekts vakariņas. Līdz dotam momentam. Mēs jau plēšam iekšā. Es zinu. Es domāju, ka tagad runā nevis gārā, bet tie šotiņi, jā. Muļķības. Viņi ir tik garšīgi ikpā. It kā vecā mamma būtu taisījusi. Tur ir parasti vienkārši sakraušņāta gaļiņa ar sīpoliņiem. Un visi tie sieri iekšā, vienkārši fantastiski. Gudvārds, bez nekādiem jokiem. Viss jūs uzaicināt uz karbonāru. Un šidot viennozīmīgi. Tu zini, ka te nekas nav taisīts no tā, ko parasti pasies gaļiņi ir iekšā. Ak, tu dies, sakraušanāts speķīts un kūpināt gaļiņi. Vienkārši fantastiski. Tā kā tālūk, uz maliņu bišķi parmezānu paņem virsū. Vienkārši afigena. Es nekad neko nesaku 2 reizes. Nekad. Nu ko, uz mazu momentu izgāju laukā, dabas saukts. Atnāku apakaļ, bija praktiski gan tukšs kausiņš bija. Atnāku apakaļ un lūdzu. Nu ko, welcome drinks par welcome drinkam un skaties.
jau blašķīt tukši. Un izrādās, ka Džekiņš, kurš mani uzņem, arī ir baikers. Un sēžam, izrunājam tēmu. Un visi savā sajūsmā priecīgi. Es jūtu, ka man es jau skatos pats sevi ekrānā. Un man jau jūt, ka jau labi jau ir. Jau bujakā. Vienkārši skatos, sēžu un smējos. 2 spēlēkā spēles sēdēja, ēda katru kumošu, cik vien ātri var iest, ja? Un blieza, tad pa visu naudu, lai paēst. Džeks piegāja klāt, ielēja vīnu. Viņā pat nebija prātā vienkārši iedzert vīnu, ja? Ielēja vienkārši viņš ir 200 grami, katrai pa sotaku, ja? Un veicinājām cits funkcijas. Viņas momentāli apstājās, momentāli filmē vienu otru, ja? Vienkārši fantastika. Tur redz, kas ir marketings. Es vienkārši esmu stāvā sajūsmā. Tā jāšancē veči. Jā. Par velti. Atcerieties, nekad nekas nav pa velti. Es tak domāju, ko man prasīs par šo te 0,5 darīt. Ui, nedod Dievs. Nē, nav variantu. Vienkārši kairs. Sēd iekšā. Lieto vitamīnus. Un laukā līst lietus. This is a superb road for bikes. Isn't it? Yeah, it's from mountains Keys. With this red lake is a natural dam lake, the only one in Romania. Šo? Rītā braucam. 7 punkti. Latvijā! Lituania. No, Lituania. Letonia. I say Lituania, no Lituania. Letonia. I'm your nightmare, my friend. Take care about me because I'm going out for you. I catch you and I'm going to poop you. Fucking nice. It's time to go in your room because I go home. Man jau vakar tā likās, ka pasākums būs ievilksies. Un ievilkās tā, ka ievilka mani un ievilka galveno priekšnieku, visus ievilka iekšā. Pasākums bija vienkārši brīnišķīgs. Maigi sakot. Tagad tālūk, viss šodien plānā ir mazs plāniņš tāds ir jāizbrauc līdz salas raktuvēm. Nu, un tāds skatīsimies, kas noriekās tālāk. Šo, bujaka, adios, Meksiko. Nu ko, daba vienkārši fantastisks, nenormāli skaistāja. Tikko iebraucu veikalā, pēc vakardienas jaukā pasākuma, visu, ko es nopirku, ir šitāds komplektiņš. Ko tas nozīmē? Kā ko? Cilvēks normāli uzņem ūdeni, dehidrāciju, lai nenotiekās. Jā. Bujaka mazie draudziņi. Minam tālāk, minam uz salas karjerām, uz salas, alu. Būsim šodien alus cilvēki.
vājprāts. Maija vidus, ja? Koku galotnes vēl sniegā. Nevis tur kalnos kaut kur sniegs, tas figņā. Bet koku galotnēs vēl sniegs ir. Pilnīgs vājprāts. Atcerējos, ka man taču ir cimdiņi līdz. Es vienmēr ņemu tādus plānus cimdiņus līdz, lai ir ko uzvilkt rociņās, kad sals rociņas mazās. Jā. Takšu tālūk apstājos. Uzvilkt siltumiņu rokām. Tāpēc, ka laukā nenormāls dubārs. Nevar saprast, cik ir. 7 vai 8. Šo bujaka, re kāda baznīca smuka. Te vispārībā, kad tu brauc kalnos iekšā, jūties tā kā Alpos uzreiz. Daudz ko no koka tājas. Kaut kā tiem kalniešiem funkcijas savādāks nekā pārējiem cilvēkiem. Bet baigi forši, ļoti patīk man. Šo. Jā, viss pasveicinu visiem, liels prieks par to. Šo, adios, maucam tālāk, bujakā. Bēngts. Jūs domājat, kas te notiekās? Kur tu lien iekšā gāro? Lūdzu. Kāpju zem zemes, riktīgi dziļi. Esmu atbraucis uz sāls raktuvēm. Es ceru, ka pašam jārok nebūs, bet apskatīties viennozīmīgi ir vērts. Ārprāts. Kas? Jā, es kuķi norālu. Gribējis uz vecenē pasīties. Kā viņi nezinu, kurs izstāst. Kur viņš nokrit. Tu redz, ko mīlestība dara. Kā tur ir tas mīla, uztais akalu. Skaties, lūdzu. Sāls. Jā? Ak, tu dies. Es esmu vieglā šokā. Boigais kūsaks, tikko izglīt kaut kādu studentu laukā. Pirms tam nevarēju saprast. Es viens pats uz kilometrīgi tuneļi. Un viņš šits te gar sāniem. Fugar sāniem. Lūdzu, tas viss ir sāls. Iedomājies? Vājprāts. Maigi sakot šokā. Maigi sakot. Vājprāts. Ej, tu dirst. Afigēt. Vienkārši afigēt. Šitas viss ir sāls. Ej, tu dirst. Wow. Es vispār nezinu, man grūti kaut ko iekomentēt. Ārprāts, davai, iesim pa trepiem lejā. Augšā brauksim ar liftu. Ej. Ko, notenturēju lejā? Lejā jau viegli kā, bet no augšā es nezinu, kā to var uzkāpt. Pasties, cik tas ir augstu. Vājprāts, 1, 2. Protams, vismaz kā 13 stāvi. Tas ir pilnīgi. Es esmu vieglā šokā. Pasties, kas te pa telpu ir iekšā. Un šitas te viss ir
Visi zem zemes. Visi zem zemes. Lejā pie vēliem. Ārprāts, pasties. Tajā lāstē, ko var dabūt pa galvu kārtīgi, man liekas. Ārprāts. Vēs. Svaigs gaiss tāds. Nu kāds svaigs? Bišķi sapūs. tāds bišķi pēc spēlējuma. Bet viņš dzēstrs tāpēc, ka, taču kāda +8 grāda, kaut kas tam līdzīgs. Ārprāts. Vienkārši nespēja atrast vārdus. Skaidrs ir viens. Ja sanāk jums braukt uz Rumāniju, šī ir viennozīmīgi vieta, kur jāapmeklē. Nekāda baigākās tādas atrakcijas nav, bet šito daudzumu vājprāts. Es vispār nespēju iedomāties, šis viss ir sāls kalns. Un jau vecos laikos viņi jau rakuši laukā un devuši ēst cilvēkiem, dzīvniekiem. Mošs ceļu skaists arī, bet kvantums ir vienkārši vājprātīgākais. Vājprāts, ko izrakuši, ne? Vai, 1271. gads, tas tad, kad viņi te sāka. 1200. gadā atraduši jau ir tā laika sākuši rakt. Vājprāts pilnīgi. Protams, kur tad bez biznesmeņiem? Jānopērk man ar sāls mājās. 6 pudi sāla. Jā. Ej, tu dirst. Es domāju, ka tas viss, kas te ir, viss jau atnāk uz otru galu. Te pasties augšā, kaut kāda kupoli, un ej uz priekšu, man palika kājas trīts. Skaties, un te, ka mēs te bijām šķītā, un te ir vēl, teiksim tā, vēl viens stāvs. Es nezinu, cik tas stāv ir. Un apakšā ir laivas, bļāviec, man kājas trīts tavies. Laivas, un cilvēki peldās laivām brauc. Ej, tu dirst. Vienkārši afigēt. Un ezers. Es esmu vienkārši, es esmu vispār. Šito nemāk izstāstīt. Šitas te ir vienkārši jāredz. Veči un beibas noteikti atbraukt uz tejieni. Obligāti. Vispār tas nav apspriežams. Vecais tik lumburē līdzi. Mals tik līdzi. Un šitā ilgi. Mīna Terēzija. Vājprāts. Ārprāts. Tas ir vienkārši. Tas prasās pēc solīga slāva vārdu. Ej, dirst. Wow. Vājprāts. Es laikam atkārtojos, bet no šitā maštāba, kas tā ir, reāli galvarēpst. Ārprāts. Vienkārši nenormāli kruta. Un normāli izgaismojuši. Tu domājies, agrāk vecos laikos taču nebija nekāda gaisma. Es ticamāk, ka ne. Ārprāts. Un sākumā, kad es nobraucu lejā, man tas likās baigi augstais. Tagad tu redzi, kad man liekas, ka vairāk istabas taču nav, bet vienkārši viegls šoks. Rumāņi izrakuši kalnu tukšu. Ja? Ko, vēl bišķi pastaigāsim, pakaifosim un šo, tīsim sieras. Nevar saprast, kā augšā trāpīt. Cerams, ka te būs kaut kādi lifti, varbūt. Pasties.
Sūdz, labi, ka neiekāp. Nu ko, vēl vienreiz jāpaskatās uz leju, un es esmu vienkārši šokā, vienkārši. Šitas ir tāds piedzīvojums, kurš vienkārši mutīti papleša vaļā. Vajprāts, ne? Vsjo, pietiek priecāties, ejam augšā, kāpjam uz moci un bliežam tālāk. Viss, adios. Paga. Vēl nekur neejam augšā. Kaut kādā stāvā pagāja kaut kur nost, un izrādās, ka te vēl muzejs ir kaut kāds. Skaties, vecie rati, viss sarūsējas lupatās. Un kā te agrāk bijis, zirgi griež uz riņķi kaut kādu pličendālu, un viss notiekās. Nenormāli forši izstāstīja. Vienkārši čotka. Te ir tā zirgu griestu. Tad tie zirgi tika piesieti un kruķīvi viņi ti ļātar. Ārprāt. Jā, viss, kas no metāla, viss sarūsē. Es brīnījos, nevienā vietā nekādas naglas nav nekā. Viss koks vienkārši salēsts kopā. Vienkārši afigēti. Wow. Jop. Pabā. Ticēju vai nē? Es šodien esmu izturējis. Esmu tagad savā viesniciņā. Jāiet ātri. Apēst kāds dzīvnieks. Un šo savā gultiņā. Un līdz rītdienas rītam, kad es celšos un braukšu atkal taisīt mocu. Ne jau tāpēc, ka viņš saplīs, bet tāpēc, ka vajag to ķēdi beigās. Un es esmu no tās vietas apmēram 40 minūtes. Es vēl te nebija vienāds iekšā, skaties, kā te viss ir. Te var stāvēt un tīksmināties ap izlietni. Jā. Nenormāli smuki pareizi. No akmens tāda. Uztaisīt, izgriezt. Riktīgi čotka. Labi, pietiks par santehniku. Davai, ejam ātrāk lejā. Davai, viss, čau. Nu, labs rīts. Pasies kāda burvīga dieniņa. Ko Dievs viņa mums sola? Es ceru, ka jauna riepa un jauna ķēde. Tas ir galvenais, uz ko es gribētu uzspiest. Vēlos. It kā būtu pīpējis visu nakti. Bet nē. Kas pa lietām? No paša rīta es pamanīju, ka ļoti rumāņu meitenes ļoti sakopušās. Es tā vairāk par to piedomāju. Viņām visas ir ļoti zeltā un skropstās līmējumās. Nu, kraši visi viņām visi pēc pēdējiem standartiem. Un tad es sāku domāt, kas notiekās, kāpēc es neesmu visu zeltā apzeltīts un tāds. Un tad es atcerējos tādu lietu, kad vecos laikos man arī likās, ka vajag būt riktīgi krutam ar kārtīgām ķēdēm un tā viss. Un tad tu satiecies, ka tu ikdienā saties tādus puikas, kuriem nav vispār ne poņas, viņiem vispār nav nekas no zelta. Pat zobs nav zelta. Bet viņiem ir tur mājas un biznesi un viss tādas lietas. Un tad tu sāc domāt, vēlns, ko tad tev savu pliko dubs, kāds tev zelts, saprot, ja? Un tad tu skaties, meitenīte sēž kasē otrā pusē, un es ķipa zelta pūkstens. Izskatās jau smuki, es nenoliekšu, ļoti, ļoti skaisti patīk. Nav man ne mazākā poņa. Kā varbūt vismaz 6-7 cilvēki strādā pa visādiem oficiņiem, pa visu kaut kurieni, ja? Un viss tik kruta un viss tik čotka, bet cilvēki nav, kas reāli dzīvo iekšā.
Es un šodien vienu melno no rīta redzēju. Vispār, es pilnīgi muti pavērās. Pavērās un pateicu labdien viņam. Tagad tālūk. Nu ko, kungi un dāmas. Tas bija tāds rīta prātojums. Padalījos ar jums savos vieglajos pārdomās. Nu, jau jāstartējās klāt un jābrauc pie Yamahas puišiem. Все, adios. Nu ko, atbraučos uz lielo motoveikalu. Motoveikals īstenībā iespaidīgs izskatās. Nu ko, iesim iekšā, pasīsimies, kas te notiekās. Tā tu te viens suns blakus sēž un ņaudas maniem. Nu, kur tu esi pazuda? Bļāvējs. Nav vairāks, jo, kas sāk runāt pazudušais. Nu ko, lai kā man negribējās slavēt iepriekšējās vietas, kur es biju, tur viss pieklājīgi no manīm atkratījās un jau. Un tad es atbraucu uz vietiņu šādu te. Un tā viss normāli džeksunā, normālā valodā, kaut ko atrada, kaut ko piemeklēs. Izdomāju kaut kādu riepu, kaut kādu offroadē, uzliksim virsū. Tā ir pusoffroadā, 50-50 riepu. Nu, jau, un bišķi lietot, bet viņi teica, lai kaut ko jaunu dabūtu tev 2 nedēļu iepriekš, viss jāapsūs šī valstī. Tā kā viss noteikās un braucam tālāk. Viņš teica, ka jābūt apkaļ uz 2 ir. Un tad līdz 2 ir jātaisa ekskursija pa pilsētu. Un jāizdomā kaut kas ir ar turētāju, jo man vairāk nelādē telefonu. Kaut kāds vienkārši vājprāts. Bet nu nekas, to mēs nokārtosim. Iespraudīs USB zem krēsla un izdūks laukā pa taisno un viss būs šikiniekā. Ko pīkstini, Ana Pauris? Tālūk, šo, braucam tālāk. Nu ko, viena problēma atrisinājās. Par vieniem nieka 80 mārciņām es iegādājos jaunu quadlock mehānismu, nevis mehānismu, bet to pašu lādētāju, kurš, manuprāt, ir nodedzis. Nezinu, kāpēc tas tā notika, bet nu hanā viņam ir katrā ziņā. To es vēl mājā pārbaudīšu, aizdušu apkaļ pie visiem oficiāļiem un lai šiem maksā ragā. Vai arī kā vienmēr pasūta man nakaru un visu. Tālūk, bet katrā ziņā es mājās tikšu, jo mans telefons tiks lādēts. Nākošais. Nākšais ir, man vēl ir daudz laika, jo jābūt man apakaļ ir 2 un nav ko laiku pavilkt čakrēt. Jāiet benzīna tanka kafejnīcā, iedzert kafiju, jo prāts man ir reāli priecīgs, jo tāpēc, ka riepas ir būs, ķēdes būs, viss būs kārtībā. Un es vienmēr saku, viss vienmēr būs kārtībā. Un ja nebūs kārtībā, arī būs kārtībā. Tā kā nav pamats uztraukumam. Šoveč un vecen. Adios Meksiko visiem, pujakā. Nu ko, pasēdēju stundiņu kafejnīcā. Pēc tam vēl 5 minūtes nomainīju quadlock, lādētāju. Un šo, viss lādē, viss notiekās, pasties. Viss ir perfekti. Tagad mums vēl 2 stundas palikušas laika. Es domāju, ka kaut kur pabraukāsim, pasīsimies, kas te notiekās riņķī. Nu, un tad lēnu garu jāved mots uz taisīšanu. Un laikam jau jāskatās kāda viesnīca kaut kur. Nu, šo, adios Meksiko, pujaka. Šodien būs laikam īsākā diena pēc nobrauktiem kilometriem. No ko padarīs tādu dzīvi? Šo, maucam. Nu, ko, draudziņi? Pabraucu maz momentiņu nost no sava servisa. Lūk, esmu ticis pie 2 gada vecas riepas, lietotas, bet es esmu priecīgs, ka man ir tāda riepa. Un pie ķēdes, kas no 2 jaunām ķēdēm sastelēta viena manējā, jo viņam nebija tik gara, lai no vienas uztaisītu. Un kas man nenormāli kož, kas man vienkārši nenormāli kož, tas, ka viņš man rāda visu, tur priecājās visu, un es jums saku vecība, bet tu neesi pievilcis šito skrūvu, un viņš tā pirkstu runājoties pievelk. Es saku, nu moši ir atslēdziņu paņem. Nu viņš aizgāja, paņem atslēdziņu, saprot? Un man tas tā pesi ārā. Un vēl šā ķēde ir bišķi platākā nekā manējā, nu tā bišķi biezāka. Nu kāds kā ķēde jau pofīgi, lai viņi ir lielāki, nu, bet bļaļ, tas pesi ārā, kad tā pideras, nu viņam, nav taču tā, ka es viņam mēģinu atlaidi prasītāju vēl nezinu ko, vai viņš uztais taču normāli. Un vēl kas pa lietu, es nezinu,
Es noteikti šito Lauri aprunāšos. Un tas ir, kas pa lietām ir. Lauris ir mehāniķis, pats labākais, kāds ir vispār var būt Londonā. Tā kā, ja kādam vajag. Šitam te, pasties, cik viņš uzlika ķēdi virsū, un viņa ir pilnībā atspriegot. Un es jums saku, vai te nevarēja pielikt apakaļ, un tad no nulles sākt atkal. Āveču, ka es tur nevarēju aiztaisīt. Pļāviens, es 100 punktus zinu, ka viņš dirž. 100 punktu. Un tāds aplausiens tik pretīgi, ka tu vienkārši, un tu neko nevari izdarīt. Besi ārā. Un tāds apmēram man garstāvoklis tagad ir. Nevaru saprast, ko lai dara. Vai lai tagad iet paēst un pagulēt, vai arī braukt tālāk. Dilēma konkrētākā. Parakšos telefonā un tad izdomāšu. Vso, adios. Nu, ko mazie draudzeņi? Savu dusmu esmu izbraucis. Nobrauc normāli 300 km un pavisam cits funktīras reizi. Atkal viss ir labi, atkal viss ir kārtībā. Pagaidām zobrats turās, riepa turās, viss čikiniekā ir. Un garstāvoklis nenormāli saulains ir. Pirmkārt, tāpēc, ka laiks labs. Un otrkārt, man tikko paziņoja, ka es būšu 3-kāršu un 2-kāršu un 3-kāršu vecais tevs. Tā kā sveiciens no vecā fatra visiem. Šodien vai bujaka visiem. Turās visi turās. Malači. Nu ko, tikko gardi iestiprinājos maķītī. Stopcīt ļoti labs burgers. Man vienmēr patīk tādi, kuri nekad vēl nav ēsti. Zin kā katrā vietā viņiem savējās gaumeri. Un tur reku es tādu cheesy beefu iebliez iekšā. Nenormāli labs. Protams, stāst atkal no resnā kuļa. Karoči tā, es atnāku un noņemu savu ķiveri nost un izdomāju, ka es esmu tik lepns, ka es jums par šo pastāstīšu. Es savu somu vienu dienu paņēmu un piesēju klāt ar šādu te brīnumu. Nu, ķipa viņu nevar nozakt, vienkārši noplēs ručku nost un gatavs. Bet kas par štēlu ir, jā? Es tagad vairs ķiveri līdz neņemu, es vienmēr paņemu šo te un piesienu pie ķiveres. Viss. Un pa nakti atnāk sliktais puika. Pastās domā, bļāvies, nu te namirt pa visu piesiet, tur šito nekad mūžā nedabūs nost, un vēl ar 2 stropēm piesiets, jā. Nu te ir želiezni. Šito nav iespējams dabūt nost, tas ir droši tā kā bankā. Tā kā bankā Baltika, viss ir nenormāli droši. Tā kā što palielījos un par šo momentu, un visi brauc meklēt savu viesnīcu. Un es šodien pamēģināšu kaut ko jaunu. Pamēģināšu kaut ko nenormāli lētu. Redzēsim, kāds būs mums experience. Tā. Jauna reportāža no Rumānijas. No pašas Rumānijas robežas pilsētas. Atradu es savu lētāko vietu, lētāko hotelu, ko vien var dabūt. Tas nav hotels, viņiem tas lepni saucās apartaments. Protams, neviens nav ieradies, bet labi kaut kāda vīrietis ar sievieti bija, kas man tur aprunājās ar priekšnieku, un tas pēc 15 minūtēm būs, pēc 5 minūtēm. Tas viss ir sīkums. Lūk, te ir viena māja. Tas arī sīkums ir. Bet tur pasties. Koka baznīca. No statņa guļbūvīti izsist. Ar to aizmirst, kā tas paks saucās, bet nenormāli superīgi. Mēs Guņča māju tā taisījām tieši no tādiem pašiem, nevis mēs, bet Anģa, jā. Nenormāli superīgi. Un skaidījums. Skaisti, vai ne? Un vecais mācēja pastāstīt, ka viņa vēl nav pabeigta, ka jau 2 gadi jau viņi ceļot un nekādīgi nevar uzcelt. Nu, cerams, ka kādreiz uzcels. Tā kā tālūk, pasaka, skaisti man baigs. Ar to lielo riepu aizmugurē. Wow! Riktīgs monstrs. Gaidām, var tikt iekšā un izdzīvoties pa visiem 29 eiro vai kaut kas tam līdzīgs. Smieklīgi nauda. Nu ko, esmu laimīgi savā hotelītī iekšā. Savu revolūtu samaksāju meitenei pa taisno piķīti. Nebija nekas nekur jāņem laukā, nekas jādarbojās, viss bija vienkārši čotki. Un ko es gribu pateikt, kad īstenībā ar hoteļiem tā ir reālākā laimes spēle. Tā ir laimes spēle, jo tu nekad nezini. Labvakar. Tu nekad nezini,
Ko tu dabūsi? Tu vari maksāt 29, tu vari maksāt 69 un 169. Un viņi visi var būt vienādi labi vai vienādi slikti. Tā kā tālāk. Es domāju, ka tā ir normāls atradums man priekš sevis. Kad vienkārši ir, ja gribi bišķi ekstrēmāk, tad vienkārši jāiet pa lēto dzīvot. Bet reizēm ir tā, ka, tev jau var gribās iet paēst. Un tu esi tik daudz piekusis, kad svarīgāk ir atrast vietu, kur viss ir uz vietas pareizi. Tā kā tālūk mazie draudziņi. Reku atkal šās smugās puķes. Atceries kaut kad sākumā, pirmā sērijās, kad es Francijā tādas redzēju 300 gadu vecu koku. Un tālūk. Ko par liriku? Dai, iesim iekšā un labāk iedzersim ūdeni. So, adios Meksiko. Satiekamies jau rītvakar. Kāda rītvakar, ko es mūgu? Rīt no rīta satiekamies. Viss. So, rītvakar. Ārprāts. Hey man, it's time to go in your room because I go home.